Esiet sveicināti šeit uz vietas Cēsīs skatuvi uz Zipsnī un arī, protams, ka visi tiešraides skatītāji, klausītāji. Lampas diskusija, viena no pirmajām diskusijām, jā, nāciet šurpu, visi, kas iet arī pa celiņu, jā, redziet, mūsu skatītāju skaits, gribētu teikt, dubultojas, nē, bet, matemātiski, zin kā, kāds nākam pienācējs, tomēr ir svarīgs, bet ir forši. Un es domāju, ka šī būs interesanta saruna, jo mēs runāsim no vienas puses par apdrošināšanu, bet tā kā mēs vienojamies arī mūsu dalībniekiem, mēs runāsim vairāk par to, vai cilvēks pats un cik daudz pats ir atbildīgs par personisko drošību un vai to var uzlikt par pienākumu. Mani sauc Ivars Svilāns, esmu komunikators un Nacionālās informācijas aģentūra LETA datu pakalpojumu attīstības vadītājs. Un šajā reizē tad mums ir, es teiktu, dažāds un interesants arī runātāju panelis, un arī pastāstīšu, ko katrs no viņiem arī ir domāts, par ko es viņus iztirpināšu. Un tātad sāksim no tālāk gala. Doktors Klaus Sedlnieks ar dr priekšā, sociāla antropologs un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors. Sveicināti. Inga Bērziņa, Saeimas deputāte, savulaik ilgadēja Kuldīgas pilsētas vadītāja. Un tas būs svarīgi šajā mūsu sarunas kontekstā arī par to, kādēļ tur vajag kaut ko obligāti apdrošināt, it sevišķi, ja tas ir kaut kāds UNESCO centrs un uz mani neatiecas, vai ne? Mazliet, tā teikt, tīzerīts. Un nākamais mūsu runātājs būs Aigars Freimanis, Latvijas apdrošinātāju asociācijas padomes priekšsēdētājs. Un šeit Jānis Briedis, kurš ir Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošais eksperts, bet arī Rīgas Latviešu biedrības valdē, kur ir arī dažādu vēsturisku ēku uzturēšana, un pats arī ir aktīvi dzīvesveida piekopējs, motociklu, velosipēdi, skriešanas sacensības. Tā tad viss, kur apdrošinātāji ieraksta maziem burtiņiem, ka šitas uz jums neattiecas, vai ne? Ja braucat kaut ko, un kā mums, ka Jānis Bašins teica vienā diskusijā, kas man nošokēja, katrs 8. kurš aizbrauc uz kalniem, latvietis atbrauc atpakaļ ar polisīti, vai ne? Bet ja nopietni, tad ejot jau tajā mūsu tēmā iekšā par personisko drošību un kādēļ tad mēs darām vai nedarām kaut ko, un tas iesildošais jautājums, ko es arī apsolīju, ar ko sākt visiem, kas, jūsuprāt, cilvēkus motivē vairāk rūpēties par drošību, bailes, personiskā pieredze vai pienākums? Jā, kurš grib sākt? Vai paņemiet arī mikrofonus? Parasti tas palīdz. Man jāsāk, jā. Es arī domāju par šo te jautājumu, bet laikam man atbildi būs diemžēl, lai gan man nepatīk Machiavelli, bet Machiavelli viens no principiem bija tāds, ka cilvēks motivē bailes. Un šeit laikam es domāju, ka pat tad, ja mēs runājam par pienākumu, pat tad, ja mēs runājam par rūpēm, pamatā tam tomēr ir rūpes caur tādu piesardzību par to, ka, kaut kas notiktu, jā. Labi. Jā, labdien. Mana atbilde būs tomēr personīgā pieredze. Manuprāt, bailes ir tāds īstermiņa kairinātājs, ja tā var teikt, kurš ir un pēc tam var pazust, bet personīgā pieredze, protams, ir tā, kas liek apdrošināties, bet jebkurā gadījumā tas ir īstermiņa, tāds īstermiņa efekts. Līdz ar to vislabākais, protams, ir, ja tas ir nostiprināts likumdošanā vai noteikumos, jo tajā gadījumā varbūt tur ir pretestība, bet tas to apdrošināšanu tiešām paredz. Jā, zināmā mērā varētu piekrist, kad dziļāk rokot ir, droši vien tā emocija bailes. Ja? Tā varētu būt. Ja? Jo, mēs jāejam pavisam dziļi, bet ja mēs paskatāmies tā, virspusējāk, protams, personiskā pieredze, cilvēki, kas saskārušies ar nelaimi vai ar savu tuvinieku nelaimi, protams, to redz ļoti tieši, ja? Un tālākas finansiālās sekas, un tas ir viens no labākajiem motivatoriem. Pienākums, jā, viņš arī izriet no bailēm, tāpēc, ka būs kaut kāda kontroles sots, ja?
tā lielākā problēma ar to personisko pieredzi ir tāda, ka pat ja mums notiek katastrofas, vētras un tā tālāk, ja tā sabiedrība šī mobilizējās un apdrošinātāji arī jūta to pieprasījumu pieaugumu, ja, bet viņš noploka laiku. Ja, pilnīgi normāli, tas aizmirstās un tā tālāk, bet ja mēs no tā sākam gūt mācību un tad veidojam kaut kādu sabiedrības normu vai pienākumu, ja, tad tas tiek nostiprināts uzvedībā. Ja, kaut kā tā. Jā, manuprāt, viens cits aspekts ir, ka mūsu pašapziņa ir svarīga. Jo pašapziņa ir tas, kas liek mums vērtēt pašiem sevi, ka es esmu kaut kāda vērtība, un tas, kas man pieder, ir kaut kāda vērtība. Ja šī pašapziņa ir zema cilvēkiem sabiedrībā kopumā, tad tā nav vērtība, tas nav jāapdrošina. Tas ir interesants punkts. Un šeit mēs arī tā diezgan dabiski ieejam uz pirmajā blokā, un es arī, protams, skatos Klausu Edlinieku, kurš jau jūt, ka es viņam jautāšu, bet tas lielais jautājums, ko es domāju, ka arī mēs zinām, kādēļ tad mēs nerūpējamies par sevi, un ja loģiski ir skaidrs, ka mums it kā to vajadzētu darīt, vai cilvēkiem vispār ir dabiska vēlme domāt par riskiem, vai cilvēkiem patīk domāt par sliktām lietām? Nē, es nedomāju, ka šeit runa par dabisku vēlmi vai nevēlmi. Drīzāk gan attiecībā uz domāšanu par nākotni, gan attiecībā uz to, kā mēs vērtējam vai nevērtējam iespējamās bīstamības. Šīs visas lietas ir ļoti cieši saistītas ar dažādām kultūrā izveidojušamies priekšstatiem. Ja? Ir sabiedrības, kuras dzīvo galvenokārt šodienai. Ja, ir sabiedrības, kuras ir pārņemtas ar to, kas notika pagātnē. Ja? Un visā visumā jau arī tā nākotnes projekcija ļoti bieži ir saistīta tieši ar pagātnes pieredzi. Ja? Un te mēs varētu ļoti dziļu diskusiju izvērst par to, kas ir riski un no kurienes viņi nāk un kā viņi tiek aprēķināti un tā tā. Un kāda tam ir saistība ar nākotni vai ar pagātni. Ja? Bet katrā ziņā tās nav lietas, kuras ir kaut kādā veidā iedzimtas. Tās ir iemācītas lietas, kuras vienā vai otrā veidā, vienā gadījumā vairāk izpaužās un vienā gadījumā mazāk izpaužas. Un tā skaitā arī ideja par to, ka mums būtu, ka apdrošināšana ir kaut kas tāds, ar ko mēs šīs lietas varam kaut kā atrisināt. Bet, jā, tu tas ar Ingai dosim vārdu, bet latvieši vairāk, man tīri arī interesē, vai sociāli antropoloģiski ir pētīts, viņi tā kā pagātnes mazie, tā teikt, negribās kaut kā pašiem iespļaut no sev sejā, bet tādu, kur mēs dzīvojam pagātnē un šausminamies par to, nevar, man nav salīdzinošu datu. Es nezinu, vai vispār kādam ir salīdzinoši dati. Ja? Bet skaidrs, ka mūsu un apdrošinātāji droši vien var labāk pateikt, kuri vairāk, vai mums ir vidēji uz 100,000 iedzīvotājiem, ja tās polises ir tādā pašā daudzumā kā citur vai mazāk. Bet arī mūsu starpā, ja, tur ir dažādi veidi, kā skatīties uz to. Ja. Cilvēki, kuri ir fatālisti, piemēram, ja, viņiem nav vajadzīga apdrošināšana, jo tas, kas notiks, tam, kam ir jānotiek, tas notiks. Ja. Ja, tie kuri ir vairāk orientēti uz kaut kādām struktūrām, ja, uz hierarhijām, tie savukārt paļaujās uz to, ka tiks izveidot noteikti tādi kontroles mehānismi, likumi un tā tālāk, un ar šo mēs varēsim nokontrolēt to, vai ne? Un citi atkal vispār izvairās no tā, par šito mēs nerunāsim. Ja? Un šīs te visas grupas vairāk vai mazāk, viņas ir pārstāvētas, tikai jautājums ir kādā proporcijā. Mēģinu iedomāties, fatālistu otstas polise, vienkārši 0. Izmaksas vienkārši, kas būs, tas būs. Mums jau tā arī pirms otstas bija. Vai ne? Vai ne? Brauc un ceri, ka nekas nenotiks. Un tad tas leģendārās anekdotas par zapiņiem un 600 Mercedesiem. Bet, jā, Inga grib piebilst. Jā, es par riskiem. Padomājam par sevi. Mēs lielākā daļa domājam, ar mani tas nenotiks. Man liekas, tā ir mūsu tāda attieksme pret riskiem.
paskatāmies šeit, mēs esam teltī, teorētiski tā telts var sagāzties, bet mēs domājam, tas nenotiks, un pērkona lietas arī šodien nebūs. Un ja mēs padomājam par kādām slimībām, vai, teiksim, mans īpašums, tur var, es nezinu, nodegt vēl kaut kas, mēs domājam, ar mani jau tas nenotiks. Klaus Sedlnieks zina labāk. Es kaut kur lasīju, ka pētība rāda, ka 80% cilvēki ir tādās domās apmēram, ka ar mani tas nenotiks. Un tāpēc mēs tos riskus varbūt neizvērtējam pietiekami. Un dažkārt ir riski, kurus mēs pārspīlējam, un ir riski, tādi ikdienas riski, kuriem mēs savukārt atkal nepievēršam uzmanību. Un, labi, šis ir interesants temats. Es viņu mazliet pieturēšu uz priekšu, ja sanāks, tad arī pieliksim par to, ka mēs iespējams ikdienas lietas un varbūt sliktus paradumus, smēķēšana, garšīgu lietu ēšana, vēl kaut ko, mēs novērtējam par zemu un savukārt to, ka mums varētu, piemēram, uzburkt milzis cilvēku ādās, tumšā naktī mēs esam lasījuši mēdījos, ka tā notiek. To mēs arī pārspīlējam. Vai haizivs okeānā, piemēram. Jā, mēs neejam peldēt kaut kādu laiku, jo tas ir kaut kas, to mēs pārspīlējam, kaut arī tas notiek ļoti reti. Bet to, kas tev var ikdienā notikt, braucot ar mašīnu, to mēs savukārt atkal pievēršam uzmanību mazāk. Cēsu pils dīķī. Jo teorētiski viņa tur varētu būt. Teorētiski. Ja kāds viņu atvedis un ielaidis. Bet īstenībā varbūt kāds no publikas vienkārši aiziet, paraugiet, lai mums pašiem nav jāiet, pa to laiku iebāziet pirkstiņu. Labi. Tā, Aigaram bija pie šī temata vēl. Tā, mēs kā apdrošinātāji pārsvarā redzam to argumentāciju, ka tas ir dārgi, ja? Ka tas ir par dārgu. Visticamāk, ka tur apakšā tiešām nav gatavība rīcībai, vai tā cilvēks neredz pievienoto vērtību, jo apdrošināšana jau pārdod to, kā lai saka, nākotnes solījumu. Ja? Ja tas risks iestāsies kaut kad nākotnē, tad mēs kompensēsim zaudējumu. Ja? Un cilvēki nav gatavi saskatīt šo kā lai saka, risku, jo tas kaut kad nākotnē. Ja nekas nenotiek, tā principā pa lielam ir vējā izmesta nauda. Ja? Tā, ja mēs skatāmies. Ja? Tā pārsvarā tas notiek. Ja? Es teiktu tā, ka pirmais ir tas aizsprieduma, kā lai saka, tāds optimisma aizspriedums, teiksim, tā, ja? Kad tiešām cilvēki negrib asociēt nelaimi ar sevīm. Ja? Un arī mēs personiski, ja teiksim, kāds nāk, man tur sāk runāt par visādiem tur vēžiem, tev taču tur saslims un būt. Es negribu par to runāt īstenībā, ja? Man tagad, negribu pat domāt par to. Bet pēc tam, kad tas viss pāriet, tad tu izanalizē tās emocijas, ja? Un tu saproti, ka tomēr labāk to polisi nopirkt. Ja? Jo tiešām, ja tas viss būs, nav jau pa lielam, nākoša alternatīva tikai ziedojumi. Ja? Tā pa lielam. Jā, bet ja tagad sāktu tirgot apdrošināšanu pret lāčiem tieši tikai, es domāju, ka tā būtu ļoti populāra polise. Par tādu aspektu kā uzticēšanās sistēmai vēl es gribēju pieminēt, tāpēc, ka no klienta puses mēs pat īsti pirms diskusijas apspriedām apdrošināšanas vēsturi Latvijā, kādas tikai kompānijas nav bijušas, un ir ļoti daudz cilvēku, kuri neuztic sistēmai, un viņi netic, ka tas nebūs tas gadījums ar maziem burtiņiem. Un tad klīst dažādi stāsti, kā es nedabūju un tā. Un tā ir, liekas man, vēl viena tāda lieta, ko arī iespējams vienkārši racionalizējot to, kāpēc nav jāpērk polise. Jā, bet atcerieties pagājuši gadu tur, vai kad bija tie plūdi, kas izrādās nebija plūdi, bet bija lietavas. Un tā teikt, leksisks, semantisks vingrinājums. Izrādās, ka apdrošinātājiem nav pienākumu tajā brīdī maksāt. Bet kā ir tā? Jo tur daļa ir matemātika, bet daļa, protams, ka ir tā uzticēšanās. Un tur iespējams, ka vēl slāņi sākot no komercfirmas Auseklītis un Bankas Baltija un vēl kaut kā. Kurā brīdī no apdrošinātājas puses ir tas, ka tā uzticēšanās nostrādā pa sliktu? Uzticēšanās jau ir pamats jebkam, ja? Jebkurai uzņēmē darbībai. Apdrošināšana ir komplicēta tāpēc, ka tas solījums ir vienkārši nākotnē. Un cilvēkiem apdrošināšana šķiet ārkārtīgi komplicēta. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama piepūle un ir jāiedziļinās tajos nosacījumos. Ja? Un tomēr jālasa, jāskatās, vai tas risks būs sekts. Ja? Un savukārt apdrošinātāja pienākums būtu izskaidrot. Bet mēs redzam dzīvē,
kad apdrošinātāju, aģentu, pārdevēju, dažreiz darbinieku tas darbs nav kvalitatīvs. Viņi grib dabūt ātrāk naudu, tikt no tā klienta vaļā un viss labi. Un tas nav labs piemērs. Ja? Tā kā, protams, nozarei uz to ir jāstrādā, ja? Lai klients būtu informēts par tiem riskiem, kas viņiem nav. Ja? Un klienti, protams, vienmēr dabiski domā, pērkot apdrošināšanu, pilnīgi viss ir. Ja? Tad es samaksāju naudu par apdrošināšanu, man ir pilnīgi viss, kas var notikt. Ja? Bet dzīvē tā nav, jo apdrošinātājs rēķina konkrēti pēc varbūtībām, katram riskam prēmiju. Ja? Kaut kā tā. Man ātrā socioloģiskā, kā vienmēr teikt, Top Gear stilā, absolūti objektīva socioloģiskā aptāve, ja šeit uz vietas esošajiem, kuram ir automašīna no jums ir? Kuram ir gadījusies kaut kāda avārija dzīvē? Pat vairāk nekā ir automašīna, tas man patīk, jā. Kuram ir bijis apdrošināšanas gadījums un viss ir bijis kārtībā? Ir. Tur dažiem nebija laba pieredze, ja? Jums tur nebija. Ok, pēc tam pie Aigar Frēmaņa. Nē, nevajag. Tas ir dzīves sīkums. Tātad, tomēr mēs šeit arī redzam, tas vidējais dzīvē tomēr notiek. Un tur man arī viens tāds jautājums par to uzmanību, arī par tiem pārdevējiem. Iespējams, ka hipotēze, viņi, protams, ka mēģina to darīt, bet ko mēs redzam citās jomās, ka tā cilvēku spēja koncentrēties un tas, ko Aigars ir teicis par piepūli, kas ir nepieciešama, un tie sociālai tīkli daudz ganītie, jau arī šobrīd ir noveduši laikam metis cilvēku saka apmēram 1,4 sekundes ir brīdis, kurā mēs pieņemam lēmumu, skatīsimies to postu vai pāršķirsim, un līdz ar to tā mūsu piepūle uz lietām, viņa samazinās, un ja tev ir jāizlasa kaut vai lapas pusi garš teksts ar noteikumiem, vārdiem, precīziem juridiskiem jēdzieniem, vai vispār cilvēki to spēj izdarīt šobrīd, kā ir. Varbūt vienkārši uztaisam infografiku, emoji un kārtībā. Šobrīd apdrošināšanas uzņēmumi arī strādā pie tā saucamajiem noteikumiem vienkāršā valodā. Ja? Diemžēl situācija ir tāda, ka noteikumi nekļūst īsāki, viņi kļūst varbūt nedaudz garāki, bet viņi ir vienkāršāki. Ja? Bet es domāju, ka nevajadzētu uzvelt atbildību tikai klientam, ja? Kad viņam ir jālasa noteikumi. Es vairāk redzu, ka atbildība ir appusēja arī ar apdrošināšanas uzņēmumiem tieši skaidrot. Ja? Protams, cita lieta, ko mēs esam arī pieredzējuši, ka nāk klienti, kas saka, man vajag polisi tikai bankai vai tikai leasingam, jāzina, bet man vajag tikai lētāko, jo tāpēc, ka viņi man prasa sodāk, man nedod mašīnu vai dzīvokļu atslēgas. Ja? Un tādā momentā, protams, tur kaut ko iestāstīt ļoti komplicēti. Ja? Tā. Jā, man liekas, tas ir jautājums par uzticēšanos. Jo taisnība jau ir, cilvēki jau nelasa tos garos līgumus, ne tikai par apdrošināšanu, arī bankas karti izņemot, cik no mums ir izlasījuši tur visu maziem burtiņiem, droši vien, ka nav. Un tad ir jautājums par uzticēšanos, un otrs, manuprāt, kas šobrīd ienāk mūsu dzīvēs, tas ir mākslīgais intelekts. Es nezinu, es pati to daru, tos garos līgumus ieliekot jebkurā no čatiem un pajautājot tur atslēgas lietas vai kaut kādas frāzes, var ļoti labi saprast, kas tur ir un kas nav. Tur šeit arī tāda ir šobrīd mums iespēja, kas pamainīs varbūt to garo lasīšanu. Jā, bet Inga, jūs šobrīd saimē esat arī Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja. Esat bijusi? Nē, pieprasījumi biju kaut kad. Pieprasījuma komisijas, bet tik un tā bijāt, jā, bet tik un tā. Un arī varam ministre bijāt, un arī ilgstoši kuldīgas pilsētas pašvaldības vadītāji, un tātad tie publiskajā pusē. Un vai tomēr arī kaut kādos gadījumos nav tā, ka cilvēki šos noteikumus arī ar banku nelasa, jo saprot, ka viņu spēja pamēģiniet bankai teikt, man nepatīk šīs kartes noteikumos, viens punkts, es palabošu, aizsūtīšu apakaļ. Pamēģiniet vai nedabūt maksājumu karti, ka cilvēks ir asimetriskā pozīcijā pret jebkuru komerciestādi, pret apdrošināšanas kompāniju, pret leasing kompāniju, pret publiskā sektora, jebkuru. Pamēģiniet Microsoft noteikumos pamainīt kaut ko vai ne. Microsoft noteikumi esot pasaulē visātrāk lasītais dokuments. Tā teikt, Ainas Sutkovskis arī parādījās šeit. Mums arī tā, ka mēs varam viņam arī kaut ko pajautāt par saimnes darbību. Bet jā, tātad tā asimetrija starp cilvēku un struktūru. Es piekrītu jums, tā ir. Protams, ir vienmēr visās likuma sakarībās ir izņēmumi.
Ir noteikti arī gadījumi, ka to var pamainīt, bet jums ir taisnība. Un, nav jau pat īsti atbilde attiecībā uz komercstruktūrām, kā ietekmēt tās pašas bankas. Vienīgais, ko mēs varam darīt, tas ir izvēlēties starp bankām. Tā varbūt ir tā labā ziņa. Tātad konkurence ir tas, kas spiež. Bet es redzu, ka Jānis grib kaut ko teikt jau kādu brīdi. Jā, par uzticēšanos sistēmai ir tāds aspekts. Šobrīd sabiedrībā ir tāda tendence, ka viss tiek apšaubīts. Tiek apšaubīts tas, ka Zeme ir apaļa, tiek apšaubīts, visi ir sazvērestībās, un tas viss tiek mums uzspiests un tā tālāk. Un šis, manuprāt, var diezgan arī negatīvi ietekmēt to apdrošināšanu, teiksim. Tad, jo tas, ko mēs, protams, ka arī redzam citos procesos, diemžēl arī politiskos, ka šī uzticēšanās graušana kā stratēģijas tiek izmantotas arī politikā, ne tikai pie mums, Amerikā un vēl kaut kur. Tad šī sabiedrības drupināšana un tā uzticēšanās, tā arī ir problēma. Bet es gribētu iekāpt tajā nākamajā blokā par brīvību pret pienākumiem. Un vai rūpes par savu drošību vispār ir cilvēka privāta lieta? Vai cilvēks saka, nē, mums ir normāla privāta personu kapitalistiska sabiedrība, es negribu rūpēties par savu drošību, lieciet mani mierā, un galvā varbūt jāļaut cilvēkam nosprāgt, ja viņš grib. Tad kāpēc Eiropas Savienībā nedrīkst cilvēkam ļaut nomirt, ja viņš grib? Es atvainojos par tādu varbūt. Jā, demokrātiskā sabiedrībā tā tas ir iespējams līdz tam momentam, kamēr šī personiskā brīvība nerada zaudējumus sabiedrībai kopumā. Ja? Un, tad tas jau vairs nepārvēršas par personisko brīvību, jo kādam tas rēķins jāmaksā. Manuprāt, sabiedrībā tas ir svārstīgs lielums, bet, ja mēs ieskatāmies pavisam senatnē, Klaus varbūt varētu šo paturpināt, tad tāda bezatbildība pret sevi un tā skaitā ļauna nodarīšana sev, tas ir arī senajās sabiedrībās bijis tabū. Tā kā tas nav nekas jauns, vienkārši tas ir atkal svārstīgi. Kaut kādā brīdī tas pieaug, sabiedrība attīstās, kļūst gudrāka, bet atkal ir pretējas tendences. Jā, tas jautājums īstenībā nav tik vienkārši, kā tas izskatās, jo mēs jau pieņemam, ka bīstamība, tā ir acīm redzama, ja? Bet tā nemaz nav. Vai tas vispār ir bīstami? Vai tas vispār ir apdraudējums? Šie nav jautājumi, kuri ir fiziski neapstrīdami, nosakāmi ar kaut kādu tur aparātu, ja, kas rītdien, cik mums būs liela zaudējuma no Lielgraudu krustas rīt. Nav tas nosakāms. Mēs esam pieņēmuši, ka tas iespējams, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, balstoties gudru vīru aprēķinos, un mēs sakām, jā, šo tev, Jāni, vajadzētu savu māju apdrošināt pret šo te risku, jo mēs, visi, kas šeit esam sēdējuši, uzskatām, ka tas būtu saprātīgi. Bet tas nav objektīvi saprātīgi. Tas ir kolektīvi pieņemtā lēmuma rezultātā izveidojies uzskats, ka varbūt ka tas būtu tomēr saprātīgi. Ja? Līdz ar to tas vai tā ir privāta vai kolektīva atbildība, nav tik vienkārši pasakāms. Ja? Ja tas būtu tas būtu tāds fizisks, dabīgs fakts, ja? Tas rītdienas risks, tad būtu citādāk, bet tas gluži tā nav. Un līdz ar to tas viss ir pirmkārt par to, kas vispār ir riski, kas ir vispār bīstamības un ko mums ar tām darīt. Tas ir diskusiju pārunu, principā politiski tādā ziņā, ka tas ir vienošanās rezultāts. Ja? Bet tajā sabiedrībā tad ir tomēr jābūt tādai vienošanās vai konsensusam, ka mēs samaksājam vienalga ar laiku, naudu, vēl kaut ko, arī par lietām, kas varbūt ar mums nenotiks, bet notiks ar visiem kolektīvi. Un, ja ar mums notiks, tad mēs kaut kādā veidā padalīsimies. Bet tur parādās vēl viens aspekts, ka cilvēkam, es domāju, dažādās sabiedrībās ir vēlme izšļūgt uz citu rēķina, tas freeridot. Jā, bet tur jau atkal tas jautājums ir, kur nozīmē izšļūgt uz citu rēķinu. Ja?
vai tur ir tik ārprātīgi daudz visādu aspektu. Ja? Protams, ka mēs varam teikt, jā, tu neparūpējies par ABCD, ja? Tu neizdarīji kaut kādas darbības pirms 10 gadiem vai nedarīji viņas pastāvīgi, piemēram, iemaksājot. Ja? Bet tas cilvēks saka, jā, bet man bija visādi citas lietas, kuras man bija jānosedz. Bērni uz skolu, zāli jāpļauj, tur vēl kaut kādas lietas, jā, apģērbs galu galā, un tad tur vēl putni noēd visu ražu. Un nebija tās naudas, par ko parūpēties. Ja? Un tad pēkšņi uznāk kaut kāda tāda lieta, par kuru vispār mēs neviens nebija domājuši. Kā Lielgraudu krusa, piemēram, kuru vispār neviens nebija apdrošinājis, un kur apdrošinātāji arī teica, ka tas vispār nav iekļauts. Daži beigās jau tur visādi bija. Ja? Tomēr bija tur kaut kāda mirkli par to. Jā. Tātad krusa tieši kā reiz apdrošinātājiem ir apdrošināta, tur viss kārtībā. Ja? Tā lielākā varbūt tās problēma bija tā, ka 3 mēneši pēc kārtas bija liels mitrums. Kā rezultātā novāktā raža, ja? Raža bija, bet ražas kvalitāte bija lobarības vērtībā. Un, tātad zemnieki saņēma daudz mazāk naudu. Ja? Respektīvi, tas, ko es gribēju teikt, ir, ka parādās kaut kādi tādi notikumi, nelaimes, ja? kuras neviens nav ierēķinājis kā risku. Ja? Tieši tā, jā. Bet tā var notikt. Jā. Bet tomēr, ja var mazliet, jautājums nav vienkārši atbildāms, es piekrītu, bet tomēr iebilst, kā atšķirās jau tie gadījumi. Es domāju, Lielgraudu krusa atšķirās, ja es varu nonākt jau pie Kuldīgas vecpilsētas kā pasaules mantojuma vietas, kura ugunsgrēks vienā koka ēkā un koka apbūve tur ir ļoti blīva. Apdraud var būt nekā, Lielgraudu krusta gadījumā viena lauka vai viena zemnieka saimniecība, kas arī, protams, ir drauds un ir slikti. Bet Kuldīgā, ja tas var nodedzināt veselu kvartālu, un tas šobrīd ir pasaules mantojums, tad tomēr, manuprāt, šeit ir, ir jānosaka obligāts pienākums arī privāti īpašniekiem parūpēties par to vidi un to vērtību, kurā viņi dzīvo. Tā kā, manuprāt, ja tas skar sabiedrības intereses plašāk, un ja gala rezultātā sabiedrībai par to ir jāsamaksā, jo kas notiks gadījumā, ja tas īpašums kādam nodegs, ja tas ir pasaules mantojuma vērtība, tas ir ļoti dārgi to atjaunot. Un par kādu finansējumu tas notiks par kopējo. Kaut gan īstenībā atbildīgs varbūt būs viens cilvēks, kurš būs, uz šķūnītī tur vai vienkārši uzsmēķēs pie šķūnīša. Bet to cilvēku bezatbildību jau tas neatrisina, tas vienkārši atrisina pēc tam atjaunošanas izmaksas. Un šeit es arī pieteicu sākumā par to Kuldīgas UNESCO jauno, jāsaka, statusu, kas iespējams, ka arī daudziem būs un arī ir noteikti pārsteigums arī Kuldīgā. Labojiet mani, ja es kļūdos, bet tas bija tad, kad jūs bijat pilsētas vadītāji, tad šis likumprojekts gāja, un tur jau bija iekļauts šis punkts, ka nekustamo īpašumu apdrošināšana šajā vēsturiskajā zonā būs obligāta. Neliela atkāpe. Kuldīgā, lai iegūtu UNESCO pasaules mantojumā statusu, ir strādājusi vairāk kā 20 gadus. Tiešām ļoti mērķtiecīgi, ļoti pārdomāti. Vispirmām kārtām izglītojot iedzīvotājus, un tas pie šīs obligātās apdrošināšanas ir ļoti svarīgi, pat vissvarīgākais, jo cilvēkiem arī ir jāapzinās, kādā vērtībā viņi dzīvo. Un Kuldīgā šajā sakarībā ir, piemēram, rīkotas tādas logu akcijas, kur, lai tev pastāstītu, ka tavu logu vērtne ir vērtīga, ka tu vari iet un bez maksas to restaurācijas centrā atjaunot, tev iedod eļļas, parādi, kā tur to izdarīt, kā ko noņemt. Vai, piemēram, ir tādas laboratorijas uz ielām mēs rīkojām, kur gājēji ielas vidū, tev tiek nolikt viss aprīkojums, uzbūvēt telts un tiek atjaunots durvis, pastāstot, ka tā ir vērtība. Vai svētku laikā tiek atvērti gaiteņi, ko parasti nedara tādās vecpilsētas mājās, lai pastāstītu cilvēks izglītotu. Un Kuldīga UNESCO status iegūta 2023. gadā. Es domāju, mēs Latvijā varbūt vēl līdz galam neesam arī to novērtējuši,
jo Latvijā ir tikai 2 pasaules mantojuma vietas, kā pilsēta vides, tikai 2. Viena no tām ir Vecrīga, kur 90. gados iegūst šo statusu, un tagad tā ir Kuldīgas vecpilsēta. Savukārt likums tika apstiprināts tikai šogad. Un likumā, jā, sākotnēji bija paredzēta šī obligāta apdrošināšana, bet Saeimā par to bija diskusijas. Nevar teikt, ka ļoti karsts, bet diskusijas un jautājumi bija. Un šobrīd īstenībā mēs esam ļoti gandarīti un arī lepni par to, ka mums izdevās gan apstiprināt likumu, gan arī šajā likumā ir noteikti obligātā apdrošināšana vecpilsētā dzīvojošiem īpašniekiem. Nu, un jūs noteikti, vēl mazliet tomēr Ingai jautājums, noteikti kuldīdznieki joprojām pazīst, un arī daļa iespējams, ka nebija piefiksējuši. Kāda ir tomēr cilvēka reakcija tagad, ka viņi uzzina, ka viņiem obligāti kaut kas būs jādara? Vēl ir grūti pateikt, protams, ka par to ir jautājumi, tāpēc ir ielikts pārējais periods, un arī pašvaldība strādās pie tā, lai sagatavos saistošos noteikumus, kuros cilvēkiem, kas ir maz nodrošināti vai trūcīgi un ir grūti samaksāt, lai viņiem būtu šis atbalsts, un to tad palīdzētu nosakt pašvaldība, bet lai šis atbalsts tā kā būtu. Un, man, protams, gribas izteikt cerību, ka pie tā darba arī izglītojošā, kas Kuldīgā ir ielikts, arī liela daļa vai vismaz lielākā daļa no īpašniekiem arī apzinās un saprot, ka tā vērtība ir jāsargā. Šo tēmu gribētu paturpināt arī ar to, vai tomēr cilvēkam nav tāda dabiska pretestība pret visu, kas ir obligāti, vai ne? Es domāju, ka jums zālē sēdošiem ļoti patīk viss, kur ir rakstīts obligāti, vai ne? Tur ir kāds, kam patīk, ja? Nu, izņemot, ja jūs esat, piemēram, tur audita un kvalitātes departamenta vadītājs lielā uzņēmumā, tad, iespējams, jūs esat izņēmums. Bet, un atceramies mums, ka arī apdrošināšanā viens piemērs par to pašu obligāto civiltiesku apdrošināšanu. Man liekas, ka pat Timrots, ja patina vecos zebras raidījumus apakaļ, tad viņam arī ir tāds, ka kam šito vajag, tikai idiotiem, kuri nemāk braukt un tam līdzīgi. Vai nav tā, ka tomēr cilvēki ar laiku, ja redz jēgu, tad viņi arī šīs obligātās lietas, kam sākotnēji pretojas, viņi pieņem. Un ka pretošanās ir dabiska reakcija. Varbūt tas ir jāpieņem, ka tā tas vienmēr būs, ir jārolē pāri. Jā, pretošanās ir dabiska reakcija. Te varētu būt atkal vairāk aspekti. Mēs esam ļoti dažādi sabiedrībā. Vieniem tā var būt augstprātība, es par visu samaksāt, man nekas nav jāapdrošina. Citiem tas ir proporcionāli pret viņu ienākumu ļoti milzīgs izdevuma pozīcija. Tiem, kuriem varbūt apdrošināšana vissvarīgākā ir, ja, kuram ir vislielākie riski un kuram tas var izmaksāt visdārgāk, lai viņš tur kaut ko atjaunotu proporcionāli. Ja, viņš nevarēs uzlikt atpakaļ to jumtu mājai vai kaut ko viņš nevarēs atjaunot. Un tieši tie varbūt ir skeptiskāki. Un ļoti labs piemērs par obligātajām lietām, manuprāt, ir tās pašas tuvās gaismas dienā. Mēs vienkārši ir kādas diskusijas bijušas, ja tur ģenerators noplīsīs, lampiņas izdegs, tas rada papildus izmaksas visiem. Ja? Par okta tieši tāpat vienmēr ir bijušas diskusijas. Bet mēs pieņemam tās lietas, mēs pieņemam to par sabiedrības normu. Un to normu nevar tā iemācīt visiem. Ir kaut kāda tā obligātā komponenta nepieciešama. Citādi nevarēs tos visus nevarēs pārliecināt. Par tam šam tuvajām gaismām man nav akadēmisks atsauce, bet franči, kad ieviesa, tas bija laikam pirms ļoti, ļoti daudziem gadiem, viņi bija secinājuši, ka tuvāko pāris gadu laikā pēc tās obligātās tuvo gaismu ieviešanas viņiem frontālo sadursmju skaits samazinājās apmēram par 10%. Nu, līdz ar to kaut kādas lietas darbojas. Es šeit arī par tomēr vienu lietu, jā, vai mazliet provokatīvs, un savā laikā man viens ļoti prātīgs finanšu konsultants teica to, ka bagātiem cilvēkiem apdrošināšanu nevajag. Nu, ja te pietiekami daudz līdzekļu atjaunot mašīnu, mājokli, vēl kaut kur, ka apdrošināšanu kā produktu kopumā vajag, nu, arī varbūt ne pašā tajā ienākumu apakšā, bet tam vidusslānim, vai tā skatos vairāk uz Aigaru Freimani, no klientu reakcijām, viedokļiem? Protams, bagātāk cilvēki atļaujās nopirkt tāds biezākas polises, ja, un samaksāt vairāk par apdrošināšanu un varbūt kvalitatīvāku segumu, bet apdrošināšanas pakalpojums joprojām ir ārkārtīgi pieņemams. Ja, un, ja mēs redzam arī tā pati okta, tā vidējā prēmija tur svārstās ap tiem 100 eiro gadā. Ja, ja mēs paņemam to mēnešu griezumā, ja tas ir
zem 10 eiro. Tas ir mazāk nekā cilvēki iztērē kaut kādiem spontāniem pirkumiem, vienkārši nedomājot par to. Ja? Bet tas efekts ir ārkārtīgi milzīgs, tāpēc, ka doktora kompensē ne tikai tos dzelžus, kas ir sasisti, ja? Bet tālāk arī teiksim, visu medicīniskos izdevumus un tā tālāk. Ja? Teiksim, viss tas, kas notiek tālāk ar cietušo personu, kad persona ārstējās slimnīcās, saņem visus pabalstus un tā tālāk, šīs visas lietas tiek kompensētas no oktas. Ja? Un ja tas būtu jādara pašam cilvēkam, tas nebūtu vienkārši iespējams. Ja? Tas kļūst pārāk dārgi. Un vienkārši tad būtu privātās maksātnespējas. Ja? Un cietušie bez aizsardzības. Ja? Jā. Jā, man te jau viss, kas daudz ko sakrājies, ir, kamēr mēs runājam. Bet attiecībā uz to uz obligāto apdrošināšanu, man šķiet, ka ir jāpatur prātā arī, ka apdrošināšana ir tikai viens no veidiem, kā mēs varam nodrošināt to, ka cilvēki, kuri nokļuvuši nelaimē, nepaliek tajā nelaimē. Ne? Pats man ienāca prātā tas vecais stāsts par Jāzepu un viņa brāļiem un par 7 neražas gadiem, ja, un risinājumu, kāds tur bija. Ja. Ka visiem jāiemaksā, jānes graudi, jānoliek kopējā klētī, ja, un tad, kad būs tie neražas gadi, ja, tad varēs izmaksāt ārā. Vai tā bija apdrošināšana? Vai arī tie bija nodokļi? Ja? Vai varbūt, ka tā bija apdrošināšana, ja? Bet varbūt, ka tie bija nodokļi. Ja? Mums jau ir arī citi mehānismi, ja? Caur kuriem tīri teorētiski šādus gadījumus mēs varētu risināt. Ja? Bet tas pats attiecībā uz veselību. Ja? Viņu var risināt caur individuālu apdrošināšanu, ja? Un Amerikā ir aizgājusi tajā virzienā. Un to var risināt arī caur nodokļu sistēmu. Un Eiropa iet vairāk tajā nodokļu sistēmas risinājumu. Abi divi risina vienu problēmu. To, ja cilvēks saslimst, ka viņam pašam nav jāiznes visi tās izmaksas. Ja? Tāpēc, ap šo jau arī īstenībā grozās. Vai tas ir jāuzliek uz individu pleciem, ja? Vai un kā? Jo visi, protams, arī nodokļu sistēmā mēs sagaidām, ka visi iesaistīsies. Problēma tā, ka ne visi iesaistās. Ja? Un tā apdrošināšana it kā ir kaut kāds tāds tveramāks, tā polise, ja? Vai tas, ka tu esi iesaistījies viņā iemaksājis, ja? tad tas ir labāk redzams. Ja? Bet es tagad mazliet tiešām ļoti provokatīvu jautājumu. Tas nozīmē, ka apdrošināšana ir vienkārši mazliet efektīvāka nodokļu iekasēšana. To tā var uzskatīt. Jā. Un arī labs jautājums, vai viņi ir efektīvāki vai ne? Mēs atdodam nodokļu iekasēšanu no vida apdrošinātājiem, piemēram. Visu PVN, akcijas. Vai arī otrādāk, jā? Vai arī mēs nevis liekam to naudu. Tieši tas pats, kas notiek ar veselību. Jā? Amerikāņi uzskata, ka efektīvi ir caur tirgu to darīt. Un tāpēc tas ir apdrošināšanai, tāpēc tas ir tā, un valsts tur neiejauksies iekšā. Un mēs Eiropā vairāk tomēr domājam, ka valsts to var labāk nodrošināt nekā brīvais tirgus caur apdrošināšanu. Ja? Un tas ir tāds diskusijas jautājums joprojām. Ja? Tiklīdz mēs saprotam, ka būs kādi noteikumi, tad tur iesaistās jau individs, apdrošināšanas sabiedrība un arī valsts. Tas nozīmē, ka katram tur ir sava loma, ja tajā pašā oktā ir fonds izveidots. Vai ne? Un apdrošināšana, atceramies, tomēr ir bizness. Tas nav kaut kāda valsts struktūra, tas ir bizness. Apdrošināšana netaisīs polisi pilnīgi visam iespējamajam. Tā polisi maksāt miljonu. Ja man klausoties Klau, gribējās teikt, ka mums tomēr tā dzīve un tā politika tāpēc nav tik viegla brīžam, ka šie lēmumi kaut vai par to pašu veselības
apdrošināšanu ir, nav vienkārši pieņemt, kur tā sistēma ir labāka, un vai arī mums Latvijā nebūtu daļēji jāiet tomēr arī uz veselības apdrošināšanu. Īstenībā privātā veselības apdrošināšana jau mums daudz kur ir Latvijā. Daudz jau uzņēmumu un iestādes to dara, un savus darbiniekus tiem arī veselību apdrošina. Bet man patīk jūs teiktais, ka apdrošināšana tomēr ir bizness, bet nodokļu iekasēšana un valsts funkcija ir tā kā atšķirās. Un arī tie gadījumi atšķirās. Nevar visu salikt vienā katlā. Droši vien katra cilvēka veselība un kuldīgas vecpilsētas aizsardzība droši vien nebūtu īsti pareizi visu nolīdzsvarot vai ielikt tādā, vienā kastītē, ja tā var teikt. Jo tomēr tur ir tev atbildība par tavu konkrēto īpašumu, kas tev ir, un tu vari nodarīt pāri arī blakus īpašumiem. Tas teorētiski var apdraudēt arī dzīvību, bet tomēr tur mēs vairāk runājam par īpašumu vērtību un pasaules mantojuma saglabāšanu. Un šeit, manuprāt, šajā gadījumā apdrošināšana ir ļoti pamatota, jo tas ir konkrētā vietā, konkrētā teritorijā ar konkrētu ļoti mērķi. Un arī, kā Frēmeņa kungs teica, arī tās izmaksas ir tomēr. Man pašai vecpilsētā ir īpašums. Man arī likuma izstrādes gaitā daudz prasīja, cik tev ir jāmaksā, cik tā apdrošināšanas polisa maksā. Un tad, kad es saucu tās summas, tad man saka, gadā vidē. Ja nav noslēpums, cik? Es tagad varu samaloties, nestaukšu jums tos cipars no galvas. Eiro 10 vai 100? Nē, 10 eiro. Nav tik liels. Tad, tā kā padomājot, trūcīgiem apdrošinātiem grūti, bet lielai daļai cilvēku tā summa nav tik liela. Un tur, man liekas, ļoti pamatota apdrošināšana, bet ir noteikti jomas, kurās ir citi tie veidi jāmeklē, kā tos riskus mazināt vai tos zaudējumus nosegt. Bet, tas nozīmē, ka vai tas kaut kādā mērā risina Klauja pieminēto, ka tie riski ir pārāk lieli, mēs nevaram prognozēt, ka apdrošināšana pasaka, ja tev ir konkrēts īpašums, piemēram, Kuldīgā, tad par to maksā īpašuma īpašnieks Kuldīgā, nevis, piemēram, Cēsu īpašnieks. Tas tiek sašaurināts, lokalizēts. Un šeit vēl, manuprāt, vēlreiz uzsvērš to, ka tas ir pasaules kultūras mantojums. Vienkārši ieklausties. UNESCO ir tikai pasaules kultūras mantojuma vērtībām. Kā man gribētu vēlna advokātu nospēlēt, un arī, protams, jautāt Klauvam, bet cilvēkiem Kuldīgas vecpilsētā, jā, cik labi, ka man tur būs, bet varētu nevis vairāk 10, varētu 100 eiro vajadzētu maksāt, jo es dzīvoju šitādā UNESCO kultūras mantojuma vietā. Es mazliet provocēju to. Ne, man, starp citu, tieši tāds jautājums pašam personiski. Es pirms pāris gadiem, starp citu, Lielgraudu krustas rezultātā nolēmu apdrošināt savu laukmāju. Un bija ļoti īstenībā pārsteigts, ka apdrošinātājs tiešām apdrošināja to laukmāju. Es biju domājis, ka nesanāks, vai arī būs daudz dārgāk. Bet tur ir tāds iekļauts iekšā, ka atjauno tajā stāvoklī, kāds ir bijis pirms nelaimes. Ja? Un tad es tā domāju par to, kā tas tā ir. Jo tā māja ir vairāk kā 200, 300 varbūt gadus veca ar visu, kas tur ir. Ja? Kā tad tieši notiek tā atjaunošana tajā stāvoklī, kāds viņš bija? Domājot arī par Kuldīgas vecpilsētu. Ja? Pieņemsim nodegt tas UNESCO mantojums, ja? Viens vai otrs. Paliek pāri pelni un pelni. Ja? Un tagad, ko tad atjauno? Ja? Neatjauno jau to veco, ja? Jo to jau nav iespējams izdarīt. Atjauno kaut kādu kopiju no jauniem materiāliem ar veciem paņēmieniem, ja? Viss skaisti, tā kā Āraiša Ezerpils. 9. gadsimta tipa apbūve, ja, bet nav jau viņa 9. gadsimta gluži. Lūk, respektīvi, apdrošināšana jau no tās saknes problēmas nepasargā. Pasargā, protams, atjaunošanas izmaksas, kas vai pa jaunu uzbūvēšanas izmaksas. Tā kā Jānis, mums arī ir Rīgas Latviešu biedrības. Es gribēju teikt, ka ēka tomēr ir arī milzīga Latvijas vērtība. Un arī kultūras piemineklis, protams, un tā tālāk. Un arī saskārušies esam ar pagrabu aplūšanu, ar
uz jumta dažādas problēmas ir bijušas. Ja, un, ir skaidrs, ka tās izmaksas ļoti atšķiras restaurācijai no vienkāršas atjaunošanas. Bet tomēr ir kaut kas labāk, ka mums ir Melngava nams tāds, tā kā viņš ir. Nevis, ka tur nav nekā, jo, protams, tas ir faksimils, tas ir vienkārši kopija. Jā. Es par tām kopijām. Tas ļoti labs jautājums, jo mums Kuldīgas vecpilsētā šobrīd tas ir tomēr skaidrs, jo ir saistošie noteikumi un tam līdzīgi. Bet tas ir ļoti labs jautājums, cik lielā mērā atjaunot, cik precīzi kopija vai tomēr iekļauties tā laika abūs stilistikā. Es teiktu, kopumā tā laika būs stilistikā, nevis kopija 1:1, bet tas vienalga ir ļoti svarīgi, jo to kopējo sajūtu un to kopējo kontekstu un pilsētu vidi tu vari nolasīt tikai tad, ja tas tev tiek ievērots. Un Kuldīgā ir vairāk piemēru, kur tās ēkas tiešām ir nodegušas un kur pēc tam tajā stilā viņas ir atjaunotas. Un jūs ejot pa Kuldīgas vecpilsētu, pat nepateikt, ka varbūt viena ēka ir 150 gadus vecs, un otra ir varbūt atjaunot pirms 20 gadiem. Tikai tas ir svarīgi. Mazliet ārpus konteksta, bet tā kā mēs esam cēsīs, ir kāds cēsinieks arī? Ja? Tā īsti nebija pārliecība, vai ir vai nav, bet es bezkaunīgi pareklamēšu Cēsis un Konrāda nams. Arī, ja ir žurnālā ir lasīt šondaļa, arī par to atjaunošanas stāstu, arī kur ar modernām tehnoloģijām 30 gadus laikam blakus baznīcai, tā māja, kas stāvēja tāda pamesta, ir arī šobrīd atjaunot. Šodien, laikam, tieši ir oficiāli tāda atklāšana arī par to, ka tur tehnoloģijas ir modernas, ārpuse ir saglabāta vēsturiski, tā kā, laikam, to ir iespēja. Bet, protams, ka jūs, ja nodeg klētiņa, kurā jūs esat, vecāvs dzimis, jūs nekad nevarat atjaunot, ne ar tiem materiāliem, kāda bija tajā laikā, neko. Man gribētos vēl tomēr iebraukt tajā nākamajā tēmā, kas mums arī bija domāta, un tā par to nenoteiktību. Un sajūta ziņā ātri arī absolūti 100% droši socioloģiski aptāja arī zālē sēdošajiem. Vai jums liekas, ka dzīve kļūst vairāk tāda nenoteiktāka, neparedzamāka vai paredzamāka? Tad tie, kuri domā, ka kļūst nenoteiktāka un neparedzamāka, paceļat rokas. Tā. Tie, kuri plus mīnus domā, ka tā nenoteiktība nepalielinās un paliek apmēram tikpat nenoteikti, kā bija pirms gadiem. Tagad grūti pat atskaits punktu. 1 cilvēks, 2. Agars Vaimans arī uzskata, ka viss ir kārtībā. Tā teikt, bet, jā, principā apdrošināšana var menedžēt arī kaut ko. Bet tomēr, ja paskatāmies kaut vai salīdzinot, ja paņemam par atskaites punktu 19. piemēram gadu, pirms Covidiem, kariem, vēl kaut kā, vai tomēr arī cilvēkiem nav tā sajūta, ka arvien mazāk mēs spējam kaut ko prognozēt, arvien mazāk mēs varam kaut ko ietekmēt un arvien vairāk to trusīši no cepures parādās tur. Tā Covid, tad johaidī ar tankiem pa Eiropu braukāt, taču neviens nebraukā vairāk. Un tur viens jociņš par to, ka ja kāds 19. gadā bankas darbiniekiem teiktu, ka pēc spirta smaržojošs cilvēks melnā maskā bankas telpās būs ok, tad visi teikt, ka nē, nekad. Tā teikt, atnāca 20. gads un teica, patur manu aliņu. Vai ne? Un atceraties, visi staigājām ar maskām, mazgājām rokas ar spirtu un tā tālāk. Daudz lietas mainās, bet, ja nopietni par to nenoteiktību, vai tā pieaug, samazinās? Nenoteiktība noteikti kļūst lielāka, tāpēc ir arī kritēriji daudzos projektos, ir klimata noturība, klimata drošība, un arī droši vien apdrošinātāji ar to saskarās, ka tur ir lieli riski, ja neierakstīs ar tiem maziem burtiņiem vai nepaņems dārgāk, tad droši vien, ka vienkārši tas risks viss pārceļās uz apdrošinātāju, bet tā nauda, kas ir samaksāta par to, nav tik liela. Arī par tie, ko mēs nevaram paredzēt. Mēs nevarējām paredzēt to krusu, ir daudz kādi apstākļi, ko mēs nevaram iepriekš paredzēt. Nenoteiktība kļūst lielāka. Un kā cilvēki reaģē uz nenoteiktību? Cilvēki mēģina arvien vairāk sakārtot pasauli, vai viņi vienā brīdī saka, tad viss tā teikt. Es nezinu, vai ar laiku vai kā, bet kļūstam gudrāki reizēm. Es cenšos vairāk domāt uz priekšu. Gan pieredzes dēļ, gan tieši nenoteiktības dēļ, vismaz kaut kas ir stabils. Kā cilvēki dara? Pirms 2000 gadiem viens filozofs teica, skatieties kā puķis laukā un kā putni debesīs. Ja? Ne viņa sēja, ne pļauj.
doma par to, ka mēs visu varēsim vienmēr kontrolēt, ir no vienas puses ļoti forša un pragmatiska, bet no otras puses mēs varētu šeit pajautāt, varbūt arī cilvēkiem, cik daudz no jums gribētu, lai pilnīgi viss būtu prognozējams jūsu dzīvēs. Nu tā, ka jūs zinātu, kas notiks rīt, parīt, precīzi, pa dienai, pa minūtei, pa sekundei, ka jūs zināt arī, ko teiks Ivars tūliņ. Ko Saeimas komisija lems nākamajā nedēļā? Neviens negribētu to. Respektīvi, ir kaut kur robežas starp to, kur mēs gribam kontrolēt, un kur tā kontrola pāriet bezcerībā un nolemtībā. Ne? Un vai arī apsēstībā ar kontroli par to. Respektīvi, tas atkal nav viennozīmīgi labā vai sliktā rīcība, ja? Par to, ka mēs gribam to visu būt pārliecināti par to. Un atbildot uz to jautājumu, vai kļūst paredzamāks vai neparedzamāks, es domāju, ka interesantā veidā es arī paskatījos, kādas ir jaunākās tādas zinātniskās, filozofiskās tendences runājot par nākotni. Un kaut kādā veidā tā nākotne, kur īstenībā ir tikai faktiski mūsu fantāzijas, bet ir mūsdienās viņa sāk kļūt par tādu spēlētāju, kuru mēs uzskatām par teju vai eksistējošu vai reālu. Ja? Tas, ka mums ir nākotnes scenāriji, nākotnes notikumi, ja? Viņi sāk parādīties un liek mums arī darīt visādas lietas, jo mums jau ļoti daudzas lietas, ko mēs esam izfantazējuši, liek darīt. Ja? Un viena no šīm lietām, kura kļūst ar vienu tāda redzamāku vietu ieņem mūsu dzīvē, ir šī nākotne. Nākotne tiek personificēta, ka viņi parādās kā reāls tēls, labi, negluži Ziemassvētku vecīts vai šitas, kā sauc austriešiem to ļauno troli, kas tur sliktus bērnus soda, un ka viņš tiešām sāk jau vairāk, kā jau lēmumu pieņēmējs mums diktēt, ko mēs darām. Jā, vai kaut kas ļoti, ļoti taustāms, tāds ļoti reāls, jo būtībā, kas nākotne ir, tur, kā es biju Gvatemalā pie Majiem, viņi teica, nākotne ir melnā krāsa, ir nākotnes krāsa, tāpēc, ka mēs neko tur nevaram redzēt. Ja? Nākotne un viss, ko mēs domājam par nākotni, būtībā ir fantāzijas. Ja? Bet cik lielu mēs piešķirām šīm fantāzijām lomu un tiesības noteikt to, ko mēs darām šodien, tas pēdējā laikā tā izskatās, ka kļūst ar vien vairāk. Viņš nav paredzamāks, bet mēs viņu, mēs to nākotni, viņai ir ar vien lielāka loma. Un šeit es redzu, ka Inga grib arī teikt, un mēs arī letātai skaitā pētot, analizējot ar dažādiem klientiem, vienā brīdī ir sabiedrības tendences, skatoties, secinājām arī ar kāra un vēl lietām, ka vienā brīdī tieši tā drošība ir ļoti, ļoti liela vajadzība, un tā nespēja garantēt drošību transformējas uz to, ka cilvēki mēģina to drošību kaut kādā veidā sev apkārt palielināt, bet faktiski, ja mēs visi varam kaut kādā veidā šo nenoteiktību mazināt vai uzņēmumu valsts pusē, vēl kaut kur, tas kopumā palielina to drošības sajūtu sabiedrībā. Bet jā, lūdzu. Jā, paldies, Ivaram. Es tieši gribēju par drošību. Mēs redzējām, ka visi būtībā pacēla rokas, kad nākotne ir nenoteiktība. Tomēr diezgan mēs nevaram saprast un jūtami, ka tā nenoteiktība ir lielāka nekā iepriekš. Bet ja uzdot jautājumu, vai jūs gribētu nākotnē justies droši, kāda tad būtu atbilde? Šis ir labi. Jā, nenoteikti, bet forši nenoteiktība. Ziemassvētkos saņemsiet vēl lielāku justies droši. Nākotnē justies droši. Un tā ir droši vien, tā kā es teicu Frēmiņa kungam, droši vien arī darbs apdrošinātājiem, jo mums nenoteiktība viss uzskata ir liela, bet viss grib justies droši. Droši vien apdrošināšana ir viena no iespējām, kas to mums var dot, bet man šķiet, ka te ir vēl jāievērtē vēl viens aspekts. Droši vien man doktors labāk zinās šo, cik latvieši ir lieli individualisti, jo mēs gribam to drošību,
Mēs zinām, ka ir nenoteiktība, bet tajā pašā laikā mēs visi paši zinām visu. Mēs visi paši varam visu. Mēs zinām, kā labāk, mēs zinām, kā sev pasargāt bieži vien. Un tas arī kaut kādā mērā mūs attur, varbūt vēl liek iebilst tiem likumiem un noteikumiem, kuri mums tiek uzlikti. Un droši vien to var izcināt tikai caur izglītojošo darbu un tikai runājot un skaidrojot un, runājot droši vien. Es tomēr gribēju piebilst, ka, protams, apdrošināšana biznesa, un mēs radām, apdrošināšanas uzņēmumi rada risinājumu. Mēs nevaram, palīdzēt cilvēkiem, būt drošākiem. Ja? Mēs piedāvājam risinājumu, kad, ja kaut kas notiks, tad mēs kompensēsim zaudējumu noteikto. Ja? Bet drošība ir atkarīga no paša cilvēka. Tā ir rīcība, kādā veidā mēs izturamies, ko mēs darām. Vai mēs ievērojam ceļu satiksmes noteikumus, braucot ar automašīnu, vai mēs maucam vienkārši 180 km/h. Ja? Vai mēs, lietojam alkoholu, neejam peldēt un tā tālāk. Tas ir vairāk drošība, tā ir individuāla individa rīcība. Ja? Un, jo apzinātāk mēs rīkosimies, ievērosim noteikumus, jo mazāk arī iestāsies riski. Kaut kā tā. Aigars no apdrošinātāja puses, es tad no klienta puses. Mēs daudz pieskārāmies jautājumiem par nekustamo īpašumu, varbūt par automašīnām, par veselību un par nelaimes gadījumiem mazāk parunājām, bet risks ir, mēs sākām runāt par to, vai risks ir kaut kas labs tomēr. Jā, risks ir labs tādā ziņā. Es piedalos sacensībās ar MTB, ar vienalga taku skriešanas, ja, un tad kaut vai amatieru licenci, lai dabūtu, tev ir obligāts nosacījums, ka ir jābūt šai nelaimes gadījuma apdrošināšanai. Un tā no dažādiem tādiem pašai minimālajiem obligātajiem nosacījumiem un no pieredzes ar laiku mēs iemācāmies tomēr apdrošināt savus riskus. Man ļoti radikāla ideja, tagad jau 4 minūtes līdz beigām, tad vienkārši padarām visu par obligātu. Tādā veidā cilvēki nepatiks, bet viņi kopumā maksās par kaut ko, viņi kļūs drošāki un beigās nenoteiktība mazināsies, viss būs laimīgāki. Drusku es biju iedomājies obligāto minimumu. Jā, es mazliet arī, protams, ka obligātais minimums. Jā, pajautājiet dažādiem cilvēkiem, kas ir obligātais minimums atkarībā, vai viņš ir auditors vai zāles pīpētājs rockers. Viņiem būs dažādi priekšstati, kas ir obligātais minimums, piemēram, braucot ar automašīnu, vai ne? Bet tātad, pabeidzot par to obligātumu, kurā brīdī šo obligātumu un uz kādām lietām, jo, piemēram, octa, drošības jostas, dūmu detektoru, mājokļa apdrošināšana ir daudzas lietas, kuras pat vēl 90. gados vēl kaut likās, šeit pats, tie, kas brauc ar automašīnu, ātruma mērīšanas radars, vai ne? Tur pie Siguldas, kā iestājāties, bet tur atkal laikam tas baiļu faktors. Baigi negribās saņemt to kvīti no CSD pēc tam. Jā, ar to obligātumu ir tā problēma Latvijas. Ja? Viņi ir zināmā mērā saistīti ar to pašu uzticēšanos jautājumu. Ja? Bet es arī tagad mazliet izbraucu pa laukiem, parunāju ar dažiem cilvēkiem, un tā pārliecība, ka šeit notiek milzīga tāda dažu ļoti ietekmīgu cilvēku interešu aizstāvēšana viņu interesēs, ja? Un tie līmeņi tur ir sākot ar Ameriku un beidzot ar vietējo pašvaldību, ja? Bet visi grib kaut ko no mums izspiest, ja? Un tā ir tā milzīgā pārliecība, kuras dēļ šī pretestība ir pret visām obligātajām lietām, un, diemžēl, viņa ir ne tikai pret apdrošināšanu, ja, bet arī pret nodokļiem, un nodokļu un apdrošināšana tiek uzskatīta par aptuveni viena tipa rīcību, kuras mērķis ir padarīt dažus cilvēkus bagātus. Un tā ir tā problēma ar visām obligātajām lietām. Bet tad uzticēšanās ir tas atslēgas vārds? Lielā mērā uzticēšanās, jā, bet viņa jau neizriet vienkārši
Saeima, piemēram, ir viena no institūcijām, kam cilvēki uzticās vismazāk. Politiskās partijas, kas veido Saeimu, ir nākošā. Ja? Un to nevar vienkārši, un diemžēl mēs tam nepievēršam uzmanību. Ja? Tas ir bijis jau gadu desmitiem šāda situācija. Ja? Valdību maiņas, vēlēšanas neko nav mainījušas tajā. Nu, pa lielam, ja? Tur mazas svārstības. Un tā problēma visticamāk neslēpjas pašos tajos lēmumos, ja? Pašā faktā, ka ir kaut kas obligāts vai neobligāts, bet drīzāk tajā cilvēku, tajā, cik daudz ir tā iespēja vai sajūta, ka tu vari līdzdarboties to lēmumu pieņemšanā, jo tā bezcerība un tā sajūta rodas no tā, ka man šķiet, ka tur kāds kaut ko ir izdomājis, un man tagad tas ir jādara. Tad cilvēku spēja ietekmēt rada uzticēšanos. Lielā mērā. Pēdējā minūte palikusi, bet Jānis... Jā, varbūt nedaudz vēl. Tātad vienā pusē ir šis subjektīvais uzskats, vai mēs ticam sistēmai, vai mēs uzticamies. Otrā pusē ir tas, ka mēs diezgan objektīvi tos pašus minimālos kritērijus, ko es minēju, var izrēķināt. Mums risku teorija pasaka to, ka mēs varam ekonomiski izrēķināt, kur ir vismazāk ieguldījumi, ar kuriem mēs novēršam vislielākos riskus, un kur riska samazināšana ir jau dārgāka nekā pati iestāšanās. Ja? Labi, paldies jums. Paldies mūsu. Laiks stundu aizritēja vējas pārniem. Ar aplausiem mūsu dalībnieki. Jānis Briedis, Aigars Freimanis, Inga Bērziņa, Klaus Sedlnieks. Paldies, man sauc Ivars Silāns. Paldies, ka bijām. Tiekamies un pārskatieties vēlreiz šo ierakstu, izkonspektējiet, un es domāju, daudz labas lietas vēl piefiksēsiet. Paldies!